Tad šodienas tēma, par kuru es stāstīšu, būs reumatoīdies artrīts, un tad arī ieskicēšu varbūt tas aktuālākas lietas, kas literatūra ir šobrīd pieejamas. Sāksim ar to, ka tad sapratīsim, kas tāda saslimšana, reumatoīdies artrīts, un tad, kā jūs redzēt no šīs slaida, saprast, tad tā ir sistemiska kroniska autoimūna saslimšana. Tad jāsaprot, ka tad tā raksturojas ar sinoviālu locītavu iekaisumu galvenokārt. Tad sinoviāls locītavs mums ir galvenokārt ekstremitāšu locītavs, līdz ar to arī izpaudīsies viņa galvenokārt pirkstos, plaukstās, elkoņos, plecos, skar ceļos, potītes, mazāk skars šai gadījumā mugurkaulu, un tā arī ir ekstraartikulārs. Tā ir arī ekstraartikulāra saslimšana, līdz ar to tur arī ir ekstraartikulārs izpausmes, galvenokārt tā skar ādu un plaušas. Kāds ir tā reumatoīda artrīta īpatnība šai gadījumā? Jāsaprot, ka tās reumatoīdas artrīts ir simetrisks, līdz ar to viņš skars locītavas simetriski, sāks parasti slimības, tā manifestācija ar mazām perifērām locītavām un tad aiziet arī uz proksimālām locītavām, un to arī nozīmē šīs vārds progresīvs. Tad slimībai progresējot, ja tā netiek ārstēta, ar vien lielākas un lielākas locītavas tiek iesaistītas. Parasti pēdējais no lielām ekstremitāšu locītavām ir tieši gūžas locītavas, un jāsaprot, ka tās arī ir locītavu deformējošas, līdz ar to ar laiku var veidoties struktūrālas deformācijas šajās skartajās locītavās. Kādi ir tie galvenie simptomi? Visdrīzāk tie būs pirmkārt sāpes. Sāpju manifestācija ir vērojama galvenokārt pie slodzem, bet tā ir miera laika no rītiem pie kustībām. Tad tā ir tūska, un tas ir pietūkums skartais locītavas, galvenokārt aktīvai slimības fāze, bet arī remisijas laiku mēs to šķidrumu locītavu varēsim novērot. Kustību ierobežojumi, tad tas pieminētais rītstīvums, locītavu deformācija un sāpju izraisītais ierobežojums, kā arī šai gadījumā nebūs tāda izteikta iekaisuma pazīme, jo lokāli, piemēram, paaugstināta temperatūra un apsardzes šai gadījumā neveidosies, jo iekaisuma procesi ir diezgan pakāpeniski un ar tādu salīdzinošu zemu intensitāti. Tad kāds ir tas fizioterapijas metodes reumatoīda ārstēšanai? Šeit ir jāpiemina, tad, kā pacienta ar reumatoīda artrīta ārstēšana prasa gan farmakoloģiskas, gan arī nefarmakoloģiskas terapijas pielietošanu, tad abu divu kombināciju, un neskatoties arī uz šo kombinācijas pielietošanu, tad nevienmēr tiek sasniegts vēlamais rezultāts, līdz ar to terapija jābūt visaptverošai un noteikti uz pierādījumiem balstītai. Un mēs šodien izrunāsim tieši tas nefarmakoloģisks fizioterapijas metodes. Kādi varētu būt mērķi strādājot ar reumatoīda artrīta pacientiem, tad tie galvenokārt varētu būt uzlabot aerobas izturības rādītājus, jo, kā es jau pieminēju, skarts ir plaukšas, varētu būt skarts plaukšas un arī līdz ar to noteikti ietekmēt aerobu rādītāji. Noteikti viens no mērķiem varētu būt uzlabot veiklību, muskuļu spēku un masas rādītājs, kopuma muskuloskeletālās sistēmas funkcijas, kā arī pašaktivitāti un dzīves kvalitāti. Un šeit es atstāju vietu, jo noteikti mērķi varētu būt krietni vairāk, kā arī daži no mērķiem varētu būt samazināt sāpju līmeni, pietūkumu, kardiovaskulāru saslimšanu risku, kritienu risku, jo šīs risks ir arī samēri liels šiem pacientiem. Ir aptuveni 33%, ja mēs skatāmies literatūru, un arī šeit mērķi varētu būt daudz, ja mērķi varētu būt dažādi. Te vienīgais, uz ko gribētos atgādināt, ir tieši tas, ka attiecīgi mēs tos mērķus izvirzam pēc SMART principa, izmantojot biopsihosociālo modeli, tad skatāmies uz cilvēku kopumā, ne tikai uz to, kādi ir locītavas tieši ierobežojumi, bet arī mazliet plašāk noskaidrojam viņa mērķus. Un varbūt, ja kāds nezin, tad tie E un R burti, tie SMART principā ir evaluate un readjust, respektīvi mēs regulāri novērtējam pacientu un arī tas mērķis regulāri pielāgojam. Kādi tie vingrinājuma veidi? Tad varētu iedalīt tādus divus galvenos vingrinājuma veidus. Viena no tiem ir augsts intensitātes treniņi,
Un šai gadījumā, runājot par to augstu intensitāti, tad tie vairāk nekā 60% no viena maksimāla atkārtojuma. Un tad šiem treniņiem ir jānotiek vismaz 20 minūtes un vismaz 2 reizes nedēļā. Savukārt zemes intensitātes treniņi ir attiecīgi tie, kura intensitāte ir mazāk par 60% no viena maksimāla atkārtojuma, respektīvi tiem arī jānotiek vismaz 20 minūtēm vienā sesijā un vismaz 3 reizes nedēļā jānotiek balstoties uz to literatūru. Un, ja mēs skatāmies kopumā, tad visas programmas, kas bija pielietotas, viņas tiek izmantotas vismaz 8 līdz 10 nedēļas. Tad jābūt arī diezgan ilgam posmam, lai mēs varētu novērtēt arī kaut kādu terapijas efektivitāti. Un šeit arī jāpiemina, ka zemes intensitātes treniņiem noteikti ies arī mobilitātes un līdzsvaru treniņi, ne tikai aerobie, bet arī tādi lokāli balstīt uz konkrētiem mērķiem, uzlabot līdzsvaru, mazināt kritienu risku un arī uzlabot kaut kādu aktīvu vai pasīvu mobilitāti locītavās. Šeit es ieliku vienu no piemēriem, kā var izskatīties augsts intensitātes intervāla treniņš. Šīs ir gaitas treniņš, un viņš ir ļoti vienkārši, un līdz ar to jūs arī varat viņu izmantot savā praksē kā paraugu, respektīvi. Viss ir ļoti primitīvs, tad cilvēkam būs jāstaigā, pacientam būs jāstaigā apmēram 30 minūtes, balstoties uz tā, cik gari būs tie intervāli, respektīvi mēs varam izrēķināt viņu maksimālo pulsu, noteikt šīs pulsu zonas. Tālāk arī būs piemērs līdzīgs ar Borgas skalu, līdz ar to arī neobligāti cilvēkam jābūt kaut kādai ierīcei, kas mēr šo pulsu, bet ja viņam ir kaut kāds vietu pulkstenis, tad viņš arī var izsekot to savu pulsu un skatīties to sirdsdarbību. Respektīvi 5 minūtes viņš iesildas, viņš iet lēnā tempā, tad seko intervāli, no sākuma diezgan intensīvs intervāls ar 80–90% no maksimālas sirdsdarbības frekvences, tad attiecīgi seko garāks intervāls ar zemāku pulsu, un tā šie intervāli atkārtojas 10 reizes, un beigās viņš arī atceltas 5 minūtes lēnā tempā, un šīs konkrētais intervāla treniņš tiek pielietojams 3 reizes nedēļā, 10 nedēļu garajā laika posmā, ilgajā laika posmā, apmēram tā. Kā viens no spēka treniņiem varētu derēt ar vingrinājumu programmu, kas ir paredzēta šai gadījumā 8 nedēļu periodam. Vienreiz nedēļu šī vingrinājuma programmā tie pētījumi bija pielietota ar fizioterapeitu uzraudzību un 3 līdz 7 reizes nedēļa. Tad bija mājas nodarbības. Ilgums nodarbībai bija ideja 3–5 minūtes, un galvenie nosacījumi arī darbā ar pacientiem bija attiecīgi, ka sāpes spēka treniņu laika ir atļautas. Ja tas pieaug tikai uz vingrinājumu izpildes laiku, tad viņas pazūd uzreiz izpildes, un 24 stundu laika pēc treniņa sāpēm jābūt lielākam par esošam. Attiecīgi, ja tās parādās, tas var norādīt uz to, ka slodze ir pārāk liela, un tas treniņš attiecīgi tā intensitāte ir jāpielāgo. Te ir tā minēta Borgas skala, respektīvi šeit tās spēka pretestības dozācija bija balstīta uz Borgas skalu, un tad attiecīgi uz to modificēt tieši, kur no 1 līdz 10, no 0 līdz 10 mēs vērtējam to piepūli, un attiecīgi 8 nedēļas to līmeni, to intensitāti kāpināja, izmantojot galvenokārt gumijas, ko es arī varēsiet redzēt pēc tam pēc tiem vingrinājumiem. Un arī, protams, izmantoja VAS skalu, lai saprastu, kāds ir tas sāpes. Kopumā tie pielietoti vingrinājumi galvenokārt bija augšējām ekstremitātēm, un iesildīšanas iekļāva galvenokārt dažādus pirkstu locītu vingrinājumus, gan satvēriens, gan arī ulnā radiāla deviācija, pirkstu abdukcija, addukcija, gan arī opozīcija, repozīcija īkšķim, un tad attiecīgi arī plecu apļošanā un rokas aizlikšanais galvas jostas daļas. Tie bija tādi iesildošie vingrinājumi, un attiecīgi arī turpmāk vairāk izmantoja gan gumijas, gan arī galdzes, lai veidotu izometrisku pretestību, un šeit trenēja arī gan tvērienu, gan pincetu tvērienu, pamatvērienu, arī plaušu fleksiju, ekstenziju, bija iesaistīta biceps un triceps muskultūra, kur arī pirkstu savstarpēju addukciju trenēja. Tad
to sīkāk aprakstu arī jūs varat noteikti atrast, ja jūs interesē pēc atsauces. Un kā aizsildīšanas izmantojot tos pašus vingrinājumus, kad bija izmantoti iesildīšanas procesi. Par citām fizioterapijas metodēm runājot, noteikti šeit jāpiemina uzturs, jo uzturs ir tā būtiskākā lieta, kas iet roku rokā ar aktīvu fizioterapiju, un uzturs mums var palīdzēt noteikti palielināt muskuļu masu, mazināt iekaisumu, mazināt arī sarkopēnijas risku. Tad sarkopēnija šiem pacientiem varētu attīstīties diezgan salīdzinoši bieži, tie ir 24% reumatoīda artrīta pacienti, kuriem var tad šīs sindroms attīstīties, un arī uzturs mums var palīdzēt koriģēt tauku masu. Par uzturu mēs vēl sīkāk tulīt runāsim. Savukārt pacientu izglītošana laikam ir tā trešā būtiska sastāvdaļa, un šeit mums noteikti mums ir nepieciešams izrunāt parunāt par pacientu, par saslimšanu kā tādu, par terapijas metodēm, ko mēs plānojam pielietot un kāds tas ir, par arī fizisko aktivitāšu pozitīvu ietekmi, par uzturu, ko es jau pieminēju, un arī par svaru korekcijas iespējām, jo šiem pacientiem gan liekais svars, gan svara trūkums var būt kā problēma, līdz ar to noteikti šī lieta mums ir jāizrunā. Un arī pie izglītošanas mēs varētu pieskaitīt šeit, ka viena tāda no ieteikumiem tad tiem cilvēkiem, kuri ir jau fiziski aktīvi, veikt ikdienā papildus, ko viņi veic 3000 soļu, un tad tiem, kuri ir kuriem ir sēdošs darbs, tad šīs soļu skaits varētu būt līdz pat relaksācijas tehnikas, ortos un palīgi mūsu tas, ko esam šeit pietuvis, jo noteikti tā lieta, kur ir jāpiemina, kas ir tā vienu mirkli. Tā. Vai ir arī bilde? Ja kāds var kaut ko cīks par to? Nu, pēkšņi parādījās ne tikai bilde, bet arī skaņa. Artjom, pamēģiniet turpināt. Līdz šim tā skaņa bija Labi. ļoti saraustīta. E, Mēģinām. Tā. Var redzēt bildi, viss kārtībā? Vēlreiz. Jā, super. Ok, labi. Ļoti atvainojos, respektīvi, jā, relaksācijas tehnikas, ortos un palīgi ierīces
tas ir tas viss, ko mēs varam šai gadījumā pacientam vēl piedāvāt no mūsu puses. Es ceru, ka jūs dzirdējat, bet ja nē, tad atgādināšu vēlreiz, tad ja mēs izvēlamies ortos vai kāds cits palīgierīces, atceramies, ka, piemēram, ortošu gadījumā tas var ietekmēt arī satverienu spēku, līdz ar to attiecīgi negatīvi ietekmēt, un tad mēs līdz ar to tas ortos izvēlamies mērķiecīgi, balstoties uz kaut kādiem mūsu konkrētiem mērķiem, ko mēs gribam panākt. Un arī noteikti neaizmirstam novērtēt attiecīgi terapijas efektivitāti. Runājot par uzturu, tās galvenās uzturvielas, ko mēs varam ieteikt mūsu pacientiem, reumatoīda artrīta gadījumā ir zivju omega-3, probiotiķu, D vitamīnu, B16 un E vitamīnu lietošana, uztura, kā arī antioksidantu lietošana, jo attiecīgi visas šīs uzturvielas mums palīdz samazināt C reaktīvu olbaltumu daudzumu, līdz ar to arī iekaisuma aktivitāte, mazināt sāpju līmeni, uzlabot arī funkcionālas spējas un noteikti arī kopumā panākt zemāku slimības aktivitātes līmeni. Šajā gadījumā literatūra ir pieejama dati par to, ka veģetāras un vegāniskas diētas var būt labvēlīgākas ķermeņa svara samazināšanai nekā parastas diētas ar ierobežotu kaloriju daudzumu. Šiem te pacientiem šeit noteikti ir jāatcerās par to uzreiz, ka mēs arī ar to veģetāro diētu veidojam citus riskus, proti pazemināt olbaltumu uzņemšanu, un te noteikti ir jāizvērtē, vai tas uzturs ir pilnvērtīgs un varbūt arī jāpiesaista uzturs speciālists. Un D vitamīna lietošanai konstatēt ne tikai pozitīvu ietekmi uz slimības aktivitāti, kā arī tā palīdz samazināt dažādu blakus saslimšanu risku, piemēram, osteoporozi, kas šai gadījumā var veidoties. No fizikālas terapijas metodēm, kā papildu terapiju, mēs varam lietot tensu un elektromiostimulāciju, tāpat ultraskaņa varētu būt labs paliks, lāzerterapija, krioterapija, nervu svagu stimulācija, kā arī funkcionāla elektrostimulācija šeit varētu būt tie palīgi, kas literatūrā ir atzīmēti kā efektīvi, ja mēs lietojam tos kombināciju ar aktīvo vingrošanu. Šeit ir tāda stratēģija, tāda taktikas struktūra, kas bija minēta galvenokārt tā saucamiem difficult to treat pacientiem, reumatoīda artrīta pacientiem, bet es domāju, ka viņus var pielietot arī visiem reumatoīda artrīta pacientiem kopumā. Tad no mūsu puses, no fizioterapeita puses, mēs sākotnēji veicam novērtēšanu, tad mums ir divi tipi pacienti. Vieni ir tie, kuri var pildīt vingrinājumus mājas. Attiecīgi tas nozīmē to, ka mums tāpat viņi ir jākontrolē, mums tāpat viņi ir jāmotivē un jāuzraugā un jākoriģē tie vingrinājumi, respektīvi ar viņiem mēs vienkārši varam tikties retāk. Un arī ir tāda cilvēka grupa, kuriem vingrinājumi jāpild fizioterapeita uzraudzību, un šeit arī bija konkrēti minēts, ka, teiksim, ja tā pacienta līdzdalība nav tik liela, tad tie pacienti arī, mēs tos ietveram šai grupā, un tur arī varētu būt pacienti ar kaut kādām kādu noteikti invaliditātes pakāpi, kuri kaut kādu citu iemeslu dēļ nevar pildīt vingrinājumus mājas patstāvīgi, jo viņam nepieciešama uzraudzība un pielāgošana, līdz ar to viņam mēs tiekamies biežāk, un pēc 3-6 mēnešiem mēs obligāti veicam kontroli. Tā ir tāda specifiski padziļināta, bet, protams, arī par šiem 3-6 mēnešiem mums noteikti jābūt arī vairākām tādām kontrolēm, lai koriģētu to terapiju un attiecīgi sasniegt kaut kādu konkrētu mūsu izvirzīto mērķi. Savukārt no psihologa puses, psihologām pēc schēmas ir jāuzņemas izglītošana, vai arī konkrētai gadījumā arī, ja ar to vien nepietiek, tad arī psihoterapija vai psihiatri piesaiste. Piemēram, ja pacientam ir kaut kādi klīniskas depresijas pazīmes vai kaut kas tam līdzīgs, bet bieži vien arī fizioterapeitam jāuzņemas tā izglītošana, un, kā es jau minēju, tad tos faktorus, par kuriem mums ir jāizglīto, tad tur arī varētu būt smēķēšanas atmešana, jo tas ir arī viens no riska faktoriem, ko es būtu aizmirsu pieminēt.
Attiecīgi, kādas varētu būt tas komplementārs un alternatīvas metodes, ar tām es galvenokārt sapratu tas metodas, kuras mēs varam pielietot kombinācijai, un kuras varētu būt arī šajā gadījumā efektīvas. Galvenokārt tā ir masāža, tā ir īstermiņa pozitīva ietekme uz sāpju intensitāti, nogurumu, miega traucējumu un dzīves kvalitāti kopumā. Jāatzīst, ka nav vienota rekomendācija par masāžas tehniku, ilgumu un biežumu, kas būtu pārāks par citu, līdz ar to šeit mēs individuāli izvēlamies to veidu, stiprumu, ilgumu un tā tālāk, balstoties uz funkcionālam atradam un atkal mērķiem, kurus mēs gribam sasniegt. Pilates palīdz mazināt nogurumu pakāpi, depresijas līmeni, tas starp arī depresijas izpausmes, ka arī pozitīvi ietekmē dzīves kvalitāti un aerobas spējas, un kā alternatīva metode diezgan droša un potenciāli efektīva pacienta ar reumatoīdu artrītu ārstēšanu. Joga ir pozitīva ietekme arī uz fizisko stāvokli, slimības aktivitāti un muskuļu spēku, tomēr netiek konstatētas izmaiņas, ir tad arī trūkumi, un šai gadījumā tie trūkumi galvenokārt ir dzīves kvalitātes parametros, sāpju līmeni, nogurumu līmeni, iekaisuma marķeru līmeni un ietekmēt locīto skaitu, nebija nekāda izmaiņa, un runa šai gadījumā iet par tādu klasisku jogu. Balneoterapija, tad dažādas ūdens procedūras ir pozitīva ietekme uz slimības aktivitāti, kā arī funkcionālam spējam pacientiem ar reumatoīdu artrītu, tomēr ietekme nav noturīga, kā arī tika atklāts pozitīvs efekts uz dzīves kvalitāti, bet šai pārskatu konstatēts nepietiekams pierādījuma līmenis, lai spriestu par balneoterapijas efektivitāti. Tai chi arī ir pozitīva ietekme uz muskuļu funkciju, fiziskam darba spējam, sāpju līmeni un līdzsvaru spējam. Arī atsevišķi dati liecina par asinsvadu funkciju uzlabošanos reumatoīdu artrītu pacientiem, kas nodarbojas ar tai chi. Līdz ar to arī viena no papildu metodēm, ko mēs varam piedāvāt mūsu pacientiem. Kopumā šajā slaidē ir apkopotas visas tās metodas, ko mēs varam lietot attiecīgi, lai kādu no minētiem faktoriem mazinātu vai iedarbotos uz to faktoru, arī, ka tādu mazo šķiķerīti var izmantot, jo šīs ir principā viss tas, par ko es biju stāstījis, varbūt pat nedaudz plašāk. Un tas take-home message no manas puses tad ir tas, ka būtiski ir aktivitāšu un uzturi kombinācija ar farmakoloģiskām metodām, un droši vien šeit arī var pieminēt izglītošanu. Mērķiem ir jābūt individualizētiem, objektivizētiem un arī sasniedzamiem. Komplementāras metodas ir efektīvas, taču tam ir jābūt pielietotam kombinācijai ar pamatārstēšanu. Vingrinājuma terapija jābūt pietiekami ilgai un regulāri, lai sniegtu rezultātus. Un jā, tās izglītošana jau pieminēta, tad ir izšķiroša loma reumatoīdu artrītu pacientu ārstēšana. Tas arī no manas puses gandrīz viss. Paldies! Sveiki, kolēģi! Šajā karstajā dienā esmu Liena Zīle, un šodien es jums pastāstīšu nelielu ieskatu, jeb literatūras apskatu par juvenīlu idiopātisku artrītu. Tātad juvenīls idiopātisks artrīts ir visbiežākā reumatoloģiskā saslimšana pediatrijā. Un šī aktualitāte ir tā, ka slimības izplatība pasaulē ir aptuveni 1 līdz 2 no 1000 bērniem, un tādi kā galvenie simptomi, ka šī saslimšana izraisa sāpes un kustību ierobežojumus. Un arī vēl atkarībā no šī skarto locītavu skaita, no simptomiem, no dažādiem ģenētiskiem un seroloģiskiem faktoriem, šo artrītu vēl var izdalīt sīkāk, kā ir oligoartrīts, ir poliartikulārais artrīts, sistēmiskais, psoriātiskais, ar entizītu saistītais, kā arī nediferencētais artrīts. Un šie galvenie simptomi, tātad ir šis iekaisums ar progresējošu gaitu, sāpes un kustību ierobežojumi, kā jau es iepriekš minēju. Ir parasti novērojami šie izteiktie sāsinājumi un remisijas periodi, kā arī var būt neregulāra attīstība.
Un galvenokārt ir raksturīgi šie te imūnsistēmas izraisīti iekaisuma procesi locītavās un saistaudos. Un šie te galvenie kritēriji, lai noteiktu saslimšanu, ir bērna vecums līdz 16 gadiem. Un parasti literatūrā tik minēts no 2 līdz 16 gadiem. Tas ir tas bērnu vecums, kurā tad nosaka šo artrītu. Ir iekaisums vismaz vienā locītavā, kurš ilgs vairāk kā 6 nedēļas. Protams, ir jāizslēdz arī kādu citu locītavu iekaisumu iemesls. Un ko vēl var pieminēt, kad ir bērni, kuriem simptomi var būt dažus mēnešus, jo ir laba reakcija uz ārstēšanu, taču ir arī bērni, kuriem tomēr šie simptomi var būt arī visu atlikušo mūžu. Tādi terapijas galvenie mērķi, protams, kā jau arī Arķums savā prezentācijā minēja, ka, protams, tas ir katram pacientam individuāli, ņemot vērā arī vispārējo veselības stāvokli un anamnēzi, ko mēs ievācam. Varbūt ir kaut kādi konkrēti pacientam individuāli mērķi, bet pats galvenais būtu šī sāpju kontrole, saglabāt, uzturēt kustību apjomu un saglabāt, uzturēt muskuļu spēku. Un tas, ko arī pētījumos varēja atrast, ka galvenokārt tiek runāts par to, ka terapijas mērķis ir tā kā multidimensionāls. Mēs nekoncentrējamies uz kaut kādu vienu mērķi, mēs tiešām apskatām no vairākām pusēm un tādējādi mēģinot palīdzēt pacientam. Tad jau varam lēnām pievērsties tieši to fizisko aktivitāšu nozīmīgumu un pielietojumu pacientiem ar juvenīlo idiopātisko artrītu, jo ir daudz dažādu strukturētu fizisko aktivitāšu programmu, ko var izmantot šiem pacientiem. Tālāk es arī esmu ielikusi, ko es atradu pētījumos. Tātad šeit ir minēti kardio vingrojumi, spēka vingrojumi, pilates, karate, hidroterapija. Un šīs konkrēti fizisko aktivitāšu programmas, tā teikt, apvienojot vienā un kopā, protams, arī ar farmakoloģisko terapiju, uzrāda pozitīvus rezultātus. Tātad samazina sāpju intensitāti, samazina locīto pietūkumu, iekaisumu, kā arī uzlabo locīto kustību apjomu, muskuļu spēku un pacientu funkcionālo stāvokli. Ko vēl var izmantot? Tā ir aerobika, dejas un joga, kas varētu būt noteikti piemērotāks vai ieinteresēt tieši meitenes vai pusaudzes, varbūt kaut kādi šādi elementi tieši tajās fiziskajās aktivitātēs iekļaujot. Jo arī pētījumos tā kā ir atspoguļojies tas, ka tieši šie te veidi ir populāri tieši jauniešu vidū, meiteņu vidū, un arī tiek novērots, ka joga sniedz labvēlīgu efektu pacientiem ar artrītu, tieši mazinot sāpes, uzlabojot funkcionālo stāvokli, uzlabojot dzīves kvalitāti, kā arī vispārējo veselību un vitalitāti. Un jā, protams, nav tā, ka šī te joga ir pierādījusi kaut kādu 100% efektivitāti, taču bija viens gadījuma dizaina pētījums, kurš atklāja to, ka, ja šī joga tika iepriekš praktizēta, tad viņa ir droša un iespējama arī pusaudžiem. Tāpat šajās fizisko aktivitāšu programmās var iekļaut vingrojumus propriocepcijas uzlabošanai, dažādas relaksācijas metodas, kas būtu masāža, kas būtu noteikti izglītot pacientu par dažādām relaksācijas pozām. Un tāpat fizikālā terapija, kas ir gan augstums, gan siltums.
Arī vajadzības gadījumā tehniskie palīglīdzekļi, tie var būt gan pārvietošanās, gan pašaprūps, tāpat noteikti arī ortozes pielāgojot, individuāli katram pacientam arī izgatavojot. Un noteikti arī arvien populārāk paliek, un bija arī diezgan daudzi pētījumi tieši, kas apskata dažādas online mājas vingrojuma programmas. Noteikti aktualitāti guva Covid-19 laikā, bet domāju, ka mūsdienu jaunatnei, mūsdienu bērniem noteikti kaut kas šādā formātā varētu būt arī interesants. Tā, mazliet pārlecu. Tā. Tāda vispārējā pozitīvā ietekme uz šiem fiziskajām aktivitātēm, tātad uzlabojās pacientu funkcionālās spējas, mazinās sāpes vai sāpju intensitāte. Tāpat tās pētījumos tiek minēts, kad vai nu uzlabojās, vai tiek uzturēts šis kustība apjoms, muskuļu spēks, tāpat dzīves kvalitātes uzlabošanās, kā arī mazinās depresija, uzlabojās miega kvalitāte, pašapziņa, jo apskatīju arī pētījumu, kur tieši bija pētīts par depresiju un pacientiem ar šo te juvenīlo idiopātisko artrītu, jo, kā jau iepriekš minēju, ja pieņemsim šī diagnoze ilgst vairākus mēnešus vai gadus vai pat visu mūžu, tad noteikti šī būs tā problēma, ar ko nāksies vēl saskarties. Un vairāk arī no šiem pašgadītajiem pētījumiem viņi ierosināja fizisko aktivitāšu un vingrojumu terapijas programmu, kas tiek veikta vismaz 3 reizes nedēļā, 12 nedēļas tā kā no vietas. Tas bija tāds kaut kāds vidējais rādītājs. Un šeit es esmu ielikusi no viena pētījuma, diemžēl angliski, bet ceru, ka varēs saprast un izlasīt un pārskatīt. Šis bija pētījums, kur tika apskatīta tieši pilašu vingrojumu ietekme šiem te pacientiem ar juvenīlo idiopātisko artrītu. Un tā tad var nedaudz tā kā pastāstīt, ka šeit piedalījās pētījumā 40 bērni. Tas vecums bija 10 līdz 14 gadus veci, un tika sadalīti divās grupās. Tad viena bija kontrolas grupā, un otra tātad šī te eksperimentālā grupa. Kontrolas grupā veica šos te fizioterapeitu sastādītus vingrojumus. Diemžēl pētījumā nebija tā kā konkretizēts, kas šie ir par pētījumiem, tikai bija tāds minēts tāds tā kā galvenais apraksts, kas tie varētu būt, bet nebija tieši kādi konkrēti šie te vingrojumi minēti. Bet tad tur tika sastādīta fizioterapeita vingrojuma programma, kur tiek iekļautas metodes sāpju mazināšanai, dažādi stiepšanās vingrojumi, lai uzlabotu kustību apjomu, vingrojumi dažādās svaru nesošās pozīcijās, izometriski vingrojumi, kā arī aerobā slodze, kas ir vai nu uz skrejceliņa vai uz velosipēda. Un otrā grupa, tātad šī te kontrolas grupa, kas veica šos te pilašu vingrojumus 3 reizes nedēļā, turpmākos 3 mēnešus. Un plus vēl arī veica klāt šos te fizioterapeitu sastādītos vingrojumus. Palikšu uz priekšu, jo te ir tā kā tāds turpinājums. Un kas varbūt ir tāds svarīgais, kad šeit atlasot dalībniekus pētījumam, protams, neiekļāva tos pacientus, kuriem
tajā brīdī šī slimība ir akūtajā stadijā, kā arī netika iekļauti pacienti ar locītavu kontraktūrām vai deformācijām. Tāpat, ja anamnēzē bija kāda ķirurģiska iejaukšanās, ja bija kādas elpošanu saistītas un kardioloģiskas saslimšanas, un tad šie pacienti nepiedalījās pētījumā. Un tātad pētījums tika izstrādāts, lai varētu tiešām novērtēt plašu vingrojumu to ietekmi blakus, ja līdzās šai tradicionālajai fizioterapijai. Rezultāti liecināja to, ka tiešām pilates apvienojumā ar fizioterapeitā izstrādātiem vingrojumiem mazina gan sāpju intensitāti, palielina kardiorespiratorās spējas un sagatavotību, palielina funkcionālo aktivitāšu līmeni, kā arī paaugstinās pacienta dzīves kvalitāte. Tad ir esmu sagatavojusi tādas kā rekomendācijas, ko mēs kā fizioterapeiti katrs varam paņemt sev līdzi. Tas, kad fizioterapeits ir iesaistīts gan sākotnējā pacienta novērtēšanā, gan mērķu noteikšanā, kā arī fiziskās aktivitātes veida un intensitātes piemērošanā, protams, arī novērtēšanā. Un piemērojot vingrojumu programmas, mums ir jāņem vērā, kāda ir šī saslimšanas fāze dotajā brīdī, vai tā ir aktīva, vai tā ir remisija, jo aktīvās slimības periodā mēs droši vien ļoti daudz izpausties varbūt nevarēsim, mēs vairāk liekam uzsvaru tiešām uz kaut kādu sāpju mazināšanu, locīto kustību apjomu uzturēšanu vai saglabāšanu. Tāpat varam pielietot augstuma aplikācijas un atbilstošus vingrojumus tādā mierīgā lēnā režīmā. Tāpat, ja nepieciešams pacientam atslogojošās, jeb miera ortozes, un savukārt remisijas periodā vairāk tiek uzsvars tiešām likts uz to mobilitāti, muskuļu spēka, muskuļu funkcijas uzlabošanu, uz kontraktūru, deformāciju, profilaksi. Tiek šeit pielietot masāžu, pielietot siltuma aplikācijas, dažādu veidu vingrojumus, protams, attiecīgi ņemam vērā, kāds ir pacienta stāvoklis. Arī, protams, ja nepieciešams, mēs pielāgojam ortozes vai tehniskos palīgu līdzekļus. Vajag arī pieminēt to, ka būtiski, protams, loma ir arī pareizai ergonomikai un locītava aizsardzības principiem. Tas noteikti arī ir pacientam jāizskaidro, jāizstāsta, jāparāda, kā arī mājas vingrojuma programmas, kas tāpat arī noteikti pacientam ir jāizstāsta, jāparāda. Tāpat ir regulāras pacienta vecumam un funkcionālam stāvoklim piemērots fiziskās aktivitātes vismaz 3 reizes nedēļā. Tas, ko arī pētījumos es atradu, ka tās vismaz 3-4 reizes nedēļā būtu optimāli. Un nereti pacienta rehabilitācijā jāietver un arī psiholoģiskā palīdzība, jo ir jāsaprot, ka tiešām pacients var būt arī depresīvs, var būt nomākts. Tad ir jāpalīdz pacientam tā kā sadzīvot ar šīm sāpēm, nogurumu, kā arī varbūt mums kā fizioterapeitiem arī ir jāpalīdz veidot šīs sociālās iemaņas. Un vēl tādi punktiņi svarīgi, kas varētu būt pirms piedalīšanās traumatiskos vai kontaktsporta veidos pacientiem ar artrītu kakla daļā ir jāveic rentgena izmeklējums C1, C2 daļai, lai pārliecinātos par nestabilitātes neesamību.
ja ir, tad ir nepieciešama vēl papildus novērtēšana. Un tāpat arī, ja ir šie atkal traumu vai kontaktu sporta veidi, un ja ir iesaistīti artrītiskā žokļa locītā, tad arī būtu jādomā par kaut dažādiem aizsardzības elementiem žoklim un zobiem. Tā, tas būtu tas. Tad es vēl kaut ko pārliecu pirmīt, es arī esmu pievienojusi. Es laikam darīšu tā, ka es iziešu. Jā. Cik daudz laika, Liena, jums vēl ir paredzēts, jo programma nežēlīgi iet priekš, un mēs varētu kaut kā apaļoties. Jā, es jau tieši tā plānoju, jo es tagad vēl gribu arī pieminēt šo te Pasaules veselības organizācijas pārskatu, kas ir kolēģi ir iztulkojuši par juvenīlo idiopātisko artrītu. Šis ir tā kā domāts vairāk pašiem pacientiem vai pacientu vecākiem, ar ko var iepazīties. Šeit var tā kā pārskatāmāk redzēt, lielos vilcienos to pašu, ko es jau pieminēju. Galvenie simptomi, kas vispār ir artrīts, kāda ir vispār šī fizisko aktivitāšu ietekme pozitīvā uz pacientu. Kas visvairāk uzrunāja, šis dzeltenais mazais kvadrātiņš apakšā, ka fizioterapija ieņem nozīmīgu lomu juvenīlā idiopātiskā artrīta simptomu pārvaldīšanā, palīdzēs gan tev, gan vai tavam bērnam īstenot nodarbs, ko patiešām patīk darīt. Un tāpēc es arī mēģināju savā prezentācijā atspoguļot, ka tiešām bez kaut kādiem klasiskiem vingrojumiem uz paklaiņa vai uz kušetes ir arī daudz dažādi citi vingrojuma elementi, vingrojuma programmas, ko mēs varam iekļaut savā ikdienā, lai palīdzētu bērniem sajusties labi. Un tad tā svarīgākā manai atziņa, ko es esmu paņēmusi priekš sevis, ir tā, ka, lai arī bērniem ar juvenīlo idiopātisko artrītu ir jāveicina šī fiziskā aktivitāte, tomēr mums ir jāņem vērā ar šo slimību saistītie faktori. Tā kā, jā, tas no manis arī ir viss. Tā, vai ir pilna ekrāna režīms? Jā, pilna ekrāna režīms ir. Paldies. Labdien, kolēģi! Sveicinu jūs šajā tropiskajā dienā. Žēl, ka šodien jums ir semināra datums, jo droši vien, ka savādāk vajadzētu locītavus aizsargāt kaut kur tuvāk ūdens tilpnēm un brīvā dabā, bet iespējams, ka jūs to arī paralēli darat. Tātad mans uzdevums šodien ir jums pastāstīt par locītavu aizsardzības principiem saistībā ar ikdienas aktivitāšu veikšanu. Nedaudz es pirms tam atkāpšos drusciņi atpakaļ, lai, var teikt, parādītu šo daudzveidību tādēļ, ka mums pacienti, kam ir vajadzība pēc locītava aizsardzības principiem, var teikt, ir plašāka nekā jau šīs dienas semināra tēma. Un tie varētu būt arī visi pacienti, lielākā daļa, kam ir skeleta muskuļu aizstāvdes slimības, jo šodien jūs tā vairāk pieturaties pie reumatoīda artrīta, juvenīla artrīta, osteoartrīta, ja, un attiecīgi tas izmantojums manai tēmas izklāstam būtu tā kā plašāks. Ja. Un šo pacientu skaits īsti Latvijā mums precīzi zināms nav, tādēļ, ka nav reumatisko slimību pacientu reģistrs, ir tikai tādi aptuveni dati, ko ir aplēsuši Latvijas reumatologi. Tas nozīmē, ka mums ir ap 300,000 pacienti ar osteoartrītu un ap 14,000 pacienti ar reumatoīdu artrītu, kas ir gan liels skaits, lai tad mēs attiecīgi arī pārvaldītu locītavu aizsardzības principus un zinātu, kā tad tos pielieto. Ja?
Un kur tad funkcionāli speciālisti bez funkcionēšanas, tad mēs noteikti saprotam, ka šis slimības status pacientam bojā struktūras un ietekmē funkcijas, un tas noteikti ietekmē arī ikdienas aktivitāšu veikšanu un līdzdalību dažādos dzīves notikumos. Un ļoti svarīgi pie šādiem kroniskiem progresējušiem stāvokļiem ir domāt arī par konteksta elementiem, par vidi, par tehniskiem palīdzekļiem, ko jau iepriekšēji 2 ziņotāji piesauca, un vēl jau vairāk arī par personāliem faktoriem, kas būs arī zināmā mērā saistīts ar locītavu aizsardzību. Ja? Un mēs ikdienā saskaramies ar to, ka mums ir pacienti, kas sākumā iespējams sūdzās diskomforts, sāpes, pietūkums, rīta stīvums un citi simptomi, un tas rezultējās arī ar ietekmi uz ikdienas aktivitāšu veikšanu un arī vizuāli konstatējumam, novērtējumam, deformācijām. Ja? Un tas patiesībā skar visas dzīves jomas pacientiem, tas būs atkarīgs arī no vecuma. Mēs tikko dzirdējām par juvenīlo reumatoīdu artrītu, tad mums būs arī pacienti, kas ir gados jauni, tad bērni, kur arī būs tādas aktivitātes, kas saistīts ar skolu, ar spēli, kas ir tipiskas bērnu vecumam, un tie varbūt arī darbspējīgā vecuma iedzīvotāji, kur būs ietekmēta algot darbu veikšanu, un noteikti arī gados vecie cilvēki ar osteoartrītu un aktivitātes, kas ar šo ir saistītas. Ja? Un domājot par šiem pacientiem, mums tad pie funkcionēšanas jāuztver ne tikai šis funkcionālais līmenis, kas saistās ar funkcijām, struktūrām, bet noteikti arī jādomā par nodarbēm. Ja? Un es vienmēr mudinu fizioterapeitus vairāk un vairāk domāt par aktivitātēm un domāt, kā jūs savas metodas varat iesaistīt tieši ar aktivitātēm saistītās terapijas metodēs, un tad pacientiem šī palīdzība būs vēl lielāka. Ja? Veselības psihologi mums uzsver arī tādus jēdzienus, kas ir būtiski saistībā ar tēmu par locītavu aizsardzības principiem. Tā ir veselības uzvedība. Un Kāsls un Gobs skaidro, ka veselības uzvedību īsteno cilvēku, kuriem ir pārliecība, ka viņi ir veseli un kuriem nav slimības simptomi. Jāsaka, ka veselības uzvedību bieži vien īsteno arī tie pacienti, kas varbūt ir tikko sastapušies ar diagnozi, reumatoīds artrīts vai osteoartrīts, kas salīdzina sevi ar citiem pacientiem un noteikti vērš speciālistu uzmanību un citu uzmanību, ka ar mani tā nebūs, man deformācijas neattīstīsies un ierobežojumi neprogresēs. Ja? Tā kā tādi novērojumi praksē noteikti ir. Un ir arī slimības uzvedība, kas ir individiem raksturīgi pēc lēmuma pieņemšanas par to, ka viņi ir saslimuši, lai tiktu skaidrībā ar savu veselības stāvokli un rastu piemērotāko ārstēšanas veidu. Es teiktu, ka zinām mērā mēs varam piekrist veselības psihologiem, bet mēs kā funkcionāli speciālisti noteikti arī saskatām kaut ko pa vidu starp šo veselības un slimības uzvedību, un domājot par pacientiem ar reumatiskām saslimšanām, te noteikti būs arī ietekme no tā, vai pacientam ir pāsinājums vai remisijas fāze vai subakūts stāvoklis, kas arī pacienta uzvedību noteikti izmainīs. Un saistībā ar locītavu aizsardzības principiem mēs to saucam par locītavu aizsardzības uzvedību, kas ir tas termins, kas apzīmē veidu, kā tad personas var aizsargāt locītavas, un savukārt šie paši principi, ja locītava aizsardzības principi, ir tas veids, kā to izdarīt. Nevilšus daudziem pacientiem locītava aizsardzības uzvedība notiek, var teikt, intuitīvi un pats par sevi. Tad, kad ir diskomforts un ierobežojumi, tad mēs paši, iespējams, no savas pieredzes, dzīvā ķermeņa pieredzes esam sastapušies situāciju, ka mēs arī paši sākam kādas locītavas aizsargāt. Ja? Un ko tas nozīmē? Tad locītava aizsardzība, tā ir tāda aktīva pašpārvaldes stratēģija, kuras mērķis ir saglabāt funkcionālas spējas, mainīt, pielāgot apkārtējo vidi, atvieglot nodarbes veikšanu, tādējādi arī pielāgojot gan nodarbes veikšanas veidu, gan metodas, kā mēs izmantojam savu ķermeni, un tādējādi mēs arī varam atvieglot ikdienas aktivitāšu veikšanu un kopumā arī veicinām kontrolas palielināšanos par savu veselību. Locītava aizsardzība nav nekāda panaceja, un šo pašpārvaldes stratēģiju noteikti vienmēr izmanto tandēmā gan ar medikamentu terapiju, gan ar vingrinājumiem, nogurumu pārvaldību, enerģijas taupīšanas tehnikām un dažādām citām terapijām.
Un šīs dažādās citas terapijas mums nāk no citu speciālistu lietoto metožu klāstu. Un šeit noteikti vietā būtu nosaukt, var teikt, gandrīz katru komandas locekli, bet kāds vairāk, kāds mazāk sastopās ar pacientiem, kam ir locītavu problemātika un dažādi veidi ierobežojumi, bet mums, kā funkcionālu speciālistiem, ir jāvērš uzmanību, un šeit nevajadzētu dalīt varbūt kaut kādas ietekmes, skatīties, kurš vairāk vai mazāk izmantos locītavu aizsardzības principus. Tas ir jādara visiem. Tas ir pilnīgi visu speciālistu kompetences lokā, gan ergoterapeitam, gan fizioterapeitam, gan tehniskam ortopēdam, gan arī audiologopēdam, ja būs mums arī tādi pacienti, kas sūdzēsies par žokļu locītavas ietekmi un disfunkciju un tā joprojām, kur mums visiem ir jādomā par to, kā tad locītava aizsardzības principus mēs varam integrēt katrs savā terapijas procesā darbā ar pacientiem, kam ir reumatiskās saslimšanas. Ja? Un šeit tāds apkopojums par locītavu aizsardzības mērķiem reumatiskiem pacientiem, un patiesībā šie mērķi jums ir zināmi, un es pat teiktu tā, ka šie mērķi, kas ir uzskaitīti saistībā ar locītavu aizsardzību, es domāju, ka viņi būtiski neatšķirās no tiem mērķiem, ko jūs izmantotu, lietojot kādas citas fizioterapijas metodas, ko jau mēs tikko iepriekš 2 ziņojumos dzirdējām. Ja? Tā kā mērķis ir viens – atvieglot pacientam funkcionēšanu, ja? Un uzturēt locītavu integritāti un samazināt piepūli, sasprindzinājumu, nogurumu, diskomfortu, tā teikt, uzturēt pacientam veikšanu. Par locītavu aizsardzības principiem tā aktīva literatūrā parādās publikācijas kopš pagājušā gadsimta 60. gadiem, un tāda ergoterapeita Korderī, kas pirmo reizi aprakstīja locītavu aizsardzības principu pielietojumu tieši ergoterapijā, tās pirmās publikācijas parādījās 1965. gadā, un varie literatūrā atšķirās skaits, cik tad locītavu aizsardzības principi tiek uzskaitīti. Un tur ir gan tādi, kas pēc skaita ir 6 un 8 un arī 10, bet tam nav tik būtiskas nozīmes. Ja? Tagad es varbūt nekavēšos pie katra šī principa, bet es mēģināšu pie šīs karstās dienas ar ilustrācijām parādīt, kā tad šie locītavu aizsardzības principi izskatās ikdienā, lai jūs varētu arī katrs pārnest uz savu praksi un tos tālāk integrēt savā dzīvē, ja? Savā praksē. Un es domāju, ka princips respektēt sāpes fizioterapeitiem ir vislabāk pazīstams, jo mums ļoti daudz pacientu vēršās ar tieši sūdzībām par sāpēm, gan locītavās, gan mīkstajos audos un dažādās citās struktūrās. Un šis princips jums ir viegli atpazīstams, un šeit svarīgi, ņemot vērā reumatoloģiskos pacientus, vienmēr pacientiem ir atgādināt, ka sāpes ir jārespektē un aktivitātes ir jāpārtrauc, ja gadījumā sāpes pacients izjūt vai tās parādās pie kādām konkrētām aktivitātēm, to izpildus vai kādiem ķermeņa stāvokļiem. Ja? Slodzes sadalīšana uz vairākām locītavām. Šeit mēs vizualizācijā arī redzam, ka mēs iesaistam gan, teiksim, mainam šo satvērienu, iesaistam vairākas locītavas, tādējādi mēs izlīdzinām slodzi uz vairākām locītavām un samazinām piepūli uz kādām konkrētām struktūrām. Ja? Un atsevišķi attēlu šeit būs ar plusiņu un mīnusiņu atzīmēts, kas tad tas ieteicamais, kas nē, bet jāatzīmē noteikti tas, ka vienmēr mums jāskatās individuāli izjūt no pacienta mērķtiecīgo aktivitāšu klāsta un pārdomiem, kā viņš ir radis veikt aktivitātes. Ja? Un šeit tie attēli noteikti prasītu arī kādu papildus kontekstu noteikti, ja, vai, teiksim, skaidrojumu, ka varbūt, ka nevienmēr tas labākais variants ir turēt lasām vielu rokās, iespējams, ka ir jāizmanto rakstām galds vai kāda virsmas, kur tad arī novietot. Tā kā tik burtiski tajā neiedziļamies, bet skatāmies tā plašāk, kā tad mēs to varam darīt. Ja? Sadalīt slodzes vairākam locītājiem nozīmē to, ka mēs izmantojam dominanto roku tvērienam un otru roku atbalstam, tādējādi arī sadalām slodzi uz vairākām locītavām. Mēs varam mainīt satvērienu veidu, piemēram, kā mēs pārvietojam maisiņu, kādā veidā mēs pārvietojam dažādus objektus, nevis atverot ar plaukstu, bet, teiksim, izmantojot apakšdāma balstu. Ja? Mēs varam noteikti izmantot arī stabilākās anatomiskās plaknes un tādējādi pārvietot objektus, priekšmetus pa virsmām
Piemēram, šeit nevis pārvietojot ciešā tvērienā nesot paplāti, bet satverot šajā gadījumā šķīvis no apakšējās to virsmas, ja tajā, protams, nav ielietas karsts šķidrums, kas varētu radīt diskomfortu un traumatismu risku, Mēs izmantojam arī dažādus papildus rīkus, kas, teiksim, samazina locītavu noslogojumu un atvieglo satvērienu. Šajā gadījumā tas būs mizotājs, un nevienmēr šie rīki tiek saukt par tehniskiem palīdzekļiem, tie var būt arī sadzīves priekšmeti. Mēs varam izmantot arī dažādas papildus elementus, kas atvieglos satvērienu un atvieglos arī aktivitātes veikšanu, kā piemēram uzmabas, pildspalvām, zīmuļu uzmabas, pārestnināti, rakstām piederumi, un tas arī jūsu praksēs ir ļoti svarīgi, varbūt, ka jums noteikti nebūs saistība ar to, ka jūs pacientam trenēsiet rakstīšanas aktivitātes veikšanu, bet, piemēram, ja ir pacientam jāparaksta individuāls rehabilitācijas plāns vai jāuzraksta iesniegums par tehniskā palīdzekļa saņemšanu, tad būtu vēlams, ka jūs piedāvājat pacientam piemērotāku rakstām rīku. Varam izmantot arī dažādus sadzīves priekšmets, kā atvieglot tvērienu, piemēram, lietojot santehnikas izolācijas trubas vai citus izolācijas materiālus, tādējādi atvieglojot tvērienu. Varam izmantot arī speciāli ražotus tehniskos palīdzekļus, piemēram, atslēgas, fiksatoru, kas palīdzēs atslēgt vajadzīgās durvis un tā joprojām, Varam arī samazināt piepūli, izmantojot tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, lietojot ortozes, kas atbalsta plaukstas pamatslocītavu vai kas pozicionē pacientam ar ulnāro deviāciju, kā mēs šeit attēlā redzam, deformāciju, tad ulnārā deviācija, kas palīdz koriģēt plaukstas novietojumu, vai izmantojam arī pirkstu ortoze, šai gadījumā tas ir sudraba, astoņnieka veida gredzens, tie varbūt arī plastikāti, varbūt rūpnieciski ražot, varbūt individuāli izgatavoti tehniskie palīglīdzekļi. Un tad mēs vienkārši piemeklējam, mainam tos sadzīves priekšmetus, ko cilvēks ikdienā savā mājas vidē vai darba vidē izmantos. Tas nav īstermiņa risinājums, tas prasa droši vien drusciņu laiku, lai varētu pakāpeniski šos sadzīves priekšmetus nomainīt uz tādiem, kas būtu pielīdzinām locītava aizsardzībai. Aktivitātes ir ar dažādu slodzi, un tās varētu būt arī saistāmas ar to, ka, piemēram, būs kādas aktivitātes, kuras jūs primāri ieteiksiet pacientam veikt savādāk, un tādas aktivitātes, kas, teiksim, prasīs mazāku piepūli. Piemēram, ēšana ar nazi un dakšiņu, iespējams, ka būs ar mazāku piepūli nekā, piemēram, ēdiena gatavošana, piemēram, dārzeņu mizošana, smalcināšana un tā joprojām. Bet tā kā pacientam tomēr ir tā saskara ar diagnozi, kas ir kroniska un progresējuši, tad pakāpeniski jāvedina šo uzvedības maiņu un jāmaina veikšana, tad metode un jāpielāgo satvērieni. Visi ciešie satvērieni nav vēlami, jo tie pārslogo locītavas. Attiecīgi arī vingrinājumi, par ko jau kolēģi minēja, tāpēc es šeit daudz nekavēšos, bet tikai vēršu uzmanību, ka vingrinājumi un muskuļu spēku uzturēšana, locītavu kustību apjomu uzturēšana ir viens no locītava aizsardzības principiem. Tā kā jūs to izdalat kā atsevišķu fizioterapijas metodi, kas ir, protams, jūsu kontekstā absolūti atbalstām, ergoterapeiti to sauc par vienu no locītava aizsardzības principiem. Bet, saskaitāmie nemainās. Tad efekts pacientam būs viens un tas pats. Arī vingrinājuma gadījumā var tikt izmantot arī dažādi palīgrīki, ko jūs arī kolēģis jau pirmajā ziņojumā minēja. Bet šeit ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai vingrinājuma izpilde būtu korekta un lai lietojot šos papildu rīkus ar dažādu pretestību pacients nenodarītu kaitējumu, tad lielāku pārslodzi locītavām. Noteikti ir jādomā arī par pakāpenisku vides pielāgošanu, atbalsta rokturiem, poda paaugstinājumiem, kas atvieglo pacientiem ikdienas aktivitāšu veikšanu. Jādomā arī par kritienu profilaksi, par pārsēšanās dēļiem, pretslīdes virsmām, kas būtu noteikti svarīgs higienas telpās, īpaši pacientiem noteikti ar osteoartrītu gados vecākiem cilvēkiem. Un tie var būt arī dažādi, teiksim, vannošanās palīglīdzekļi, kas atvieglo ziepju gabaliņu satveršanu vai grūtāk aizsniedzamo ķermeņa daļu aizsniegšanu, īpaši, ja ir kādas deformācijas jau, piemēram, pleca locītavās un tam līdzīgi. Varbūt arī apģērba pielāgojumi,
kas būtu noteikti svarīgi tiem pacientiem, kam jau ir ierobežota rokas funkcija, traucēts satvēriens, objekta manipulācija plaukstā. Ļoti bieži pacientiem ir traucēta apakšējās ķermeņdaļas apģērbšana, tad zeķu uzvilkšana, novilkšana, apavu uzvilkšana, novilkšana. Te arī ar laiku ir jāpielāgojas tieši domājot par to materiālu, tekstīlī materiālu izvēli, bet talkā noteikti nāks arī tehniskais palīglīdzeklis, zeķu uzvilcējs, kas ir viens no tipiskiem rīkiem, ko pacientiem iesaka, lai atvieglotu aktivitātes veikšanu. Arī higienas palīglīdzekļi, kas var tikt izmantoti, lai tieši manikīra, pedikīra veikšana atvieglot, vai arī gadījumos, ka tas ir apgrūtinoši, tad tomēr iesaka arī profesionāļu pakalpojumus, gan manikīra, gan podologu un citus. Ja? Tā kā tas klāsts tehniskajiem palīglīdzekļiem ir gana plašs. Dažas vizualizācijas esmu šeit tā parādījuši, bet tie visi ir saistīti ar locītavu aizsardzības principu izmantošanu. Bet atceramies to, ka tas nebūs tik vienkārši, ka mēs pacientam parādīsim attēlā, lūk, šis ir burkas atvērējs vai šis ir konzervbuļņus atvērējs, un pacients uzreiz pratīs izmantot locītavu aizsardzības principus. Tas ir ilgtermiņa process, kas ir jāiekļauj terapijā, un nodarbību ietvaros ar pacientiem ir jātrenē tās ikdienas aktivitātes, kas pacientam ir mērķtiecīgas un svarīgas. Ja? Un, ja tās būs, piemēram, mājasaimniecības aktivitātes vai sociālās lomas pieprasīs, ja pacients tādas izpildīt, piemēram, dārzkopības aktivitātes, cits, tad tām aktivitātām arī šie locītavai aizsardzības principi pacientiem būs jāapmāca. Tad kā tad novērtēt? Tad ar novērtēšanu ir sarežģīti, tad mēs izmantojam novērošanu, strukturētu novērošanu, kur rezultātā mēs secinām, pacients ievēro, neievēro vai daļēji ievēro locītavu aizsardzības principus. Latviešu valodā mums ir sagatavots viens novērtēšanas instruments, kas ir pēc Elsonas Hamannas oriģināla, lai gan mums ir jāatzīmē, ka šim instrumentam īsā versija ir sagatavota locītava aizsardzības pielietojuma novērtējums, kas attiecīgi mums dod struktūru un konkrētas aktivitātes, kā pacients veids aktivitātes, un attiecīgi šis uzdevums tiek uzdots pacientam, dodot uzdevumu sagatavot karsto dzērienu, un tiek vērtēts, kā pacients šo karsto dzērienu sagatavo, cik un kādus locītavu aizsardzības principus izmanto aktivitātes veikšanā. Ja? Un tad, attiecīgi, mēs to varam novērtēt un saņemt šo vērtējumu, kāda ir pacienta locītava aizsardzības uzvedība. Citos gadījumos tad vērojam, vērtējam un sniedzam pacientam ieteikumus, kā atvieglotā veidā uzlabot aktivitāšu veikšanu. Līdzīgs novērtējums ir par rokas funkcijas novērtējumu, bet tas ir vairāk tāds kā pašvērtējums, kurā pacients atzīmē tās ikdienas aktivitātes, kas tiek veikts izmantojot rokas funkciju, un kādas būs pacientam grūtības. Līdz ar to mēs varam pievērst uzmanību tieši tām aktivitātēm, kuras rada pacientam lielas grūtības vai daļējas grūtības, vai pacients varbūt nespēja veikt, un tā mēs tad arī pielāgojam risinājumus un mācam pacientam locītavu aizsardzības principus. Ja? Nu jā, un noslēgumā es redzu, ka es esmu pārtērējis jau laiku. Es gribu teikt vēlreiz tieši to pašu, ka ar mutisku informāciju nepietiks, ir jādara kopā ar pacientu. Ja? Pacientam ir jāredz, jāaptausta, jāpielieto, jānonāk savā vidē, jāizmēģina tas savā mājvietā, tajā vidē, kur ir normāli šī aktivitātes veikšana, un tad iespējams jānāk atpakaļ atkal pie speciālista, kur tad iespējams arī kādas kopējās atziņas korekcijas ir jāievieš, lai varētu piemērot šo locītavu aizsardzības principu savā dzīvē un tādējādi atvieglot aktivitāšu veikšanu. Paldies! Ja ir kādi jautājumi, tad es labprāt uz tiem atbildēšu. Zane, pēdējie 2 jautājumi Q&A sesijā ir jūsu virzienā. Manuprāt, viņas var atbildēt vienā piegājienā, viņi konceptuāli ir līdzīgi. Jā, tad attiecīgi vai varat ieteikt, kur iegāt tādas pilspēlu uzmavas, kuras redzējām prezentācijā. Tātad uzmavas var meklēt kancelēs preču veikalos, ne visos tās ir, bet attiecīgi ir jājautā, tās noteikti atradīsiet. Un ir, ja drīkst reklāmas pauze, arī viens no medicīnas preču veikaliem, kurā joprojām ir arī uzmavas, tas ir Baltmedika interneta veikals, kurā arī varat atrast uzmavas. Bet uzmavas var noteikti arī sagatavot, izmantojot to pašu santehnikas izolācijas trubu, jo reizēm mēs vienkārši ar to rūpnieciski ražoto uzmavu neatrisinām problēmu. Vai arī meklējot
meklējam parašinātus rakstām piedarmus, piemēram, lūk, man suvenīrs no Sārema salas, kas attiecīgi ir parastināta pildspalva, ko noteikti var izmantot. Ja? Jo atceramies to, ka viss, kas ir speciāls, maksā dārgāk. Ja mēs to atradīsim kaut vai suvenīru preču veikalā, tas noteikti būs lētāk, bet tas krājums ir jāveido katram speciālistam. Ja? Tā, un otrs jautājums par terapeitisko mīklu. Praktiski arī, jebkurā medicīnas preču veikalā terapeitisko mīklu var iegādāties. Es neesmu sajūsmā par terapeitisko mīklu tādā ziņā, ka reizēm pacienti var pārspīlēt ar šo mīklas pretestību, tāpēc jums noteikti jānosaka, kas tad būtu tas vēlamais tieši šim pacientam, lai nebūtu pārpūlu locītavām. Man pašai tomēr praksē labāk patīk izmantot individuāli sagatavoto mīklu, kurā mēs izmantojam miltus, sāli, alaunu, vazelīnu, eļļu un verdošu ūdeni, un tad attiecīgi tas materiāls ir apjomīgāks, tas atļauj arī šos vingrinājumus pacientam apmācīt, iekļaujot arī locītavu aizsardzību. Bet praktiski Julija jautāja, jebkurā medicīnas preču veikalā, fiziocentrs, arī Balta Medika, Medilinks, visur atradīsiet terapeitisko mīklu. Viņu sauc par mastiku, reizēm jūs vienkārši, ja meklēsiet pēc terapeitiskās mīklas, neatradīsiet, liksiet mastika, tad pēc tā arī varēsiet atrast. Labvakar, kolēģi! Šovakar mēģināšu ļoti koncentrētā veidā pastāstīt par atradnēm saistībā ar fizioterapijas iespējām, par podagru un ankilozējušo spondilartrītu. Un šajā slaidā ir redzama meklēšanas stratēģija. Kā jau kolēģi Līva tiesnese uzsvēra, Vispasaules fizioterapijas dienas kontekstā LFA izveidoja darba grupu, kur mērķis bija veikt literatūras pārskatu par iekaisīgām artrīta formām. Un mana specifikācija bija ankilozējušais spondilartrīts un podagra. Šeit redzami konkrētie atslēgas vārdi, kas tika izmantot meklēšanā. 4 datubāzes, EBSCO, PubMed, Clinical Key un Cochrane Library. Publikācija periods pēdējie 5 gadi, tātad pati svaigākā un jaunākā informācija, un tika meklēti pierādījumi pētījumā ar visaugstāko pierādījumu līmeni. Tātad metanalīzes, sistemātiskie pārskati un randomizēti kontrolēti pētījumi. Tātad par ankilozējošo spondilartrītu un atradnēm, ko izdevās sameklēt. Slaida labajā pusītē jūs redzat infografiku, ko veidojas Pasaules fizioterapija. Tā ir viena no infografikām, kas būs arī pieejama jums, tulkotā latviešu valodā, versijā, pavisam drīz. Un jāsaka, ka ankilozējušais spondilartrīts ir aksiālā spondilartrīta paveids. Un, ja skatāmies... Ieva, pamēģini iziet no prezentācijas ārā, no tā prezentācijas režīma ārā, jo... Mēs redzam tikai titulu slaidu, un tas baigi nepalīdz. Tad jā, tad jāsāk. Vienkārši, paldies, un tagad, ja tu vienkārši iet tālāk pa bildītēm uz leju. Tā būs uzskatāmāk? Šitā būs, mēs sapratīsim, ko nozīmē ekrāna labā puse un ekrāna kreisā puse. Labi, jā, man radās savādāk. Tātad, šī te infografika, ko jau pieminēju, būtiskākais, kas šajā infografikā ir, protams, ir par šo aksiālo spondilartrītu, tā izpausmēm, simptomātiku un arī fizioterapeitu lomu. Un infografikā tā bāzējās uz to, ka ir nepieciešama izstrādāt individuālu vingrojumu programmu konkrētam cilvēkam ar konkrētu mērķi par locītavu aizsardzību un, protams, par izglītojošo darbu. Runājot par ankilozējušo spondilartrītu, atkārtošos, tātad viens no aksiālā spondilartrīta veidiem, jeb Behtereva slimība, īsumā par to, tātad hroniska autoimūna iekaisīga saslimšana, un tāds klasisks ankilozējošs spondilartrīta pacients ir 20 līdz 40 gadu vecs, 20% iespējams slimība ir pārmantota, skar galvenokārt sakurilokalās locītavas un mugurkaulāju, tomēr, par ko arī runā infografika un par ko arī runā pētījumi, tiek skarts arī cīpslas, piemēram, ahila cīpsla, tā skaitā arī šis te epikondulīts. Un par sāpēm runājot, sāpes vairākārt lokalizējās muguras lejas daļā, bet arī cīpslu rajonos, un pavada to visu mugurkaulu kustību ierobežojums, kas ir redzams arī rentgenogramā struktūrālās izmaiņās.
Runājot par stīvumu, šādam pacientam stīvums īpaši pieaug pēc vienveidīgām pozīcijām ilgstošām, savukārt samazinās pie aktivitātes. Šo pacientu raksturo arī pietūkums roku un kāju pirkstos, ir būtiski ietekmēta arī miega kvalitāte, un pacienti atzīmē, ka mostās biežāk naktī, galvenokārt nakts otrajā pusē, ir izteikts nogurums, un kā mēs saprotam, nogurums kā faktors ietekmē pilnīgi visu mūsu dzīvi un dzīves kvalitāti, tā skaitā darbspējas, brīvā laika aktivitātes un, protams, hobijas. Iekaisumu es izcēlu īpaši, jo, protams, šī ir iekaisīga saslimšana, bet jāsaka, tā ietekmē arī citus orgānus. Tā skaitā acis, kuņa zarnu traktu, tātad par Kronas slimību noteikti ir dzirdēt čulainais kolīts, kā arī kairinātās zarnas sindroms un arī ādu skar, tātad psoriāze. Tas viss ir šīs saslimšanas iespējami radīts. Iekaisumu gaitu nosaka genotips, un 90% gadījumu pozitīvs ir šis te HLA-B27 antigēns. Jāsaka, ka tas ir kā diagnostikas faktors, bet tas ir viens no šiem diagnostikas faktoriem, un ar to nepietiek, lai, protams, uzstādītu šo saslimšanu, bet pavisam noteikti svarīgs diagnostikas faktors laboratoriski. Runājot par fizioterapijas iespējām un literatūras apskatu, jāsaka tā, ka veicot meklēšanu, apskatot literatūru, diezgan liela daļa atsijājās jau sākotnēji no pētījumiem un publikācijām, jo tie neatbilda maniem atslēgas vārdiem un kritērijiem, respektīvi liela daļa bija tieši par reumatoidisko artrītu un attiecīgi osteoartrītu, par ko runāja arī kolēģi jau iepriekš. Līdz ar to otra pusīte, kas tika kritiski izvērtēta, un kā jau es minēju, balstījos uz vislielāko pierādījumu līmeni, spēcīgāko, tātad sistemātiskie pārskati, daži izkristalizējās randomizēta kontrolēta pētījuma metanalīze, kas tika padziļināti skatīta. Un jāsaka, ka vairākos avotos izkristalizējās tieši šī uzraudzītā fizioterapija, kas nozīmē to, ka fizioterapeits ir klātesošs nodarbībā. Nereti ir situācija, kad fizioterapeits ir klātesošs pirmajā nodarbībā, izveido vingrojuma programmu, ar ko pacients darbojās mājās. Bet šeit tas uzsvers ir tieši uz šo uzraudzību, uz to, kā pieaug arī šī vingrojuma programmas efektivitāte un līdz ar ko arī rezultāts. Par to runā pētnieki. Otra lieta - hidroterapija, kas sistemātiskajā pārskatā, kurā tika apskatīti 8 pētījumi, jāsaka diezgan neviendabīgi, jo pētījumos bija gan minerālu vannas, kādā bija baseins, kādā bija minēts par akvaterapiju, tieši šo te akvaerobiku, tātad neviendabīgas metodes. Tomēr pētnieki rezultātos min, ka hidroterapijas ietekmē mazinās šiem pacientiem sāpes, samazinās slimības aktivitāti, tomēr efektivitāte uz mobilitātes uzlabojumu nav. Pieminēti ir arī spēka, stiepjošie un elpošanas vingrinājumi, taču atkal pētnieki vērtējot pierādījumus secina, kā tiem ir zemes un vidējs pierādījumu līmenis, un, protams, aicina pētīt šajā sakarā vēl turpmākus pētījumus, lai šiem konkrētām metodikām ankilozējošā spondiloartrīta gadījumā iegūtu augstu pierādījumu līmeni. Kas attiecās par aerobiem vingrinājumiem, tad šai pacientu grupai vidējas intensitātes aerobu vingrojumu nesniedz būtiski ietekmi uz slimības aktivitāti, tomēr pētnieki piemin augstas intervālu treniņu ietekmi ar nosacījumu, ka dozācija ir vismaz 2 reizes nedēļā, kombinācijā ar spēku vingrojumiem 3 reizes nedēļā, vismaz 3 mēnešu garumā, kas būtiski palielina kardiorespiratorās spējas, ietekmē nogurumu, kā jau minēju, kas ir ļoti būtiski šiem pacientiem, kā arī iekaisuma rādītājs laboratorijas. Labs, randomizēts, kontrolēts pētījums izkristalizējās arī pašās meklēšanas beigās par to, ka intervences grupa saņēma mugurkaulu mobilitātes vingrinājumus, un kā jau minēju, mobilitāte ir ierobežota, tātad cerība, ka šie vingrinājumi uzlabos šo mobilitāti.
kombinācijā ar mīksto audu mobilizācijas tehnikām. Un tas rezultējās ar to, ka tika iegūta statistiski nozīmīga sāpju mazināšanās, kā arī šis mobilitātes uzlabojums salīdzinot ar kontrolas grupu, kas saņēma tikai šos 20 mugurkaulu mobilitātes vingrinājumus. Un jāsaka, ka lielākā daļa pētījumu, kas tika skatīti, kas tika atzīti par derīgiem, satur, kā jau es minēju, diezgan tādu neviendabīgu metodiku, un lielākoties tās ir kombinācijas. Tāpēc autori min, kā fizioterapija, kā tāda monoterapija, kā vienas metodas izvēle pētniecībā būtu ļoti, ļoti būtiska šī pacientu grupām, lai tiešām varētu pierādīt efektivitāti un arī šo augstu pierādījumu līmeni. Par podagru. Diezgan skaista bilde, kas, manuprāt, labi atspoguļo podagras pacientu. Podagra tātad viens no iekaisīgā artrīta veidiem skār 1 līdz 4% cilvēkus visā pasaulē, un problēma tāda, ka rodas imūnās atbildes reakcijas rezultātā uz mononātrija urāta kristāliem, kas nogulsnējās gan mīkstajos audos, gan arī locītavās. Lielākoties šiem pacientiem laboratoriski ir arī palielināta urāta koncentrācija asins serumā, un tāds klasisks podagras pacients ar akūts sākums, straujišs sākums, attīstās apmēram vienā diennaktī simptomātika, raksturīgs stiprs sāpīgs perifēro locītavu sinuīta epizodes, un klasiski galvenā locītava, kas visbiežāk tiek skarta, ir pirmā metatarsofalangálā locītava. Jāsaka, ka literatūras apskatu veidojot pētnieki atkal uzsver to, ka vērojams ir izteikts podagras attīstības pieaugums mūsdienās, protams, arī finansiālie resursi, kas tiek tērēti šīs slimības ierobežošanā, tas viss mūsdienās palielinās, par ko arī viņi ceļ trauksmi. Un podagrai tādas blakus saslimšanas pavadošās ir hipertenzija, cukurdiabēts, ir cišēmiskā slimība, nieru slimība un aptaukošanās, kas tiek minēts kā ļoti būtisks faktors. Par fizioterapijas iespējām un tādu fizioterapeitu domāšanas konceptu podagras sakarā lielākā daļa pētījumu, jāsaka, specifiski pētījumu tieši par podagru un fizioterapijas metodiku ir maz un praktiski viņu nav kvalitatīvu. Vismaz ne pēc šīs meklēšanas stratēģijas, kādu es jums jau rādīju slaidā. Visi kā viens piesauc farmakoloģisko terapiju, kad te ir jābūt adekvātai un būtībā kā primārajai terapijai. Un mēs kā fizioterapeiti, protams, nenozīmējam šos medikamentus, bet mēs varam ietekmēt to, vai pacients tos lieto, par viņiem atgādināt, kamēr pacients ir pie mums un ar mums saistībā. Pētnieki uzsver dzīvesveidu korekciju, tas gan ir mūsu lauciņš, dzīvesveidu korekcija ilgtermiņā, un mērķis ir samazināt urātu koncentrāciju sarumā. Tā ir svara redukcija. Samazinot svaru, pētnieki ir izpētījuši, ka podagras lēkmes biežums samazinās mēnesī, pat ievērojami. Un pakāpenības princips gan ir jāievēro, nedrīkst uzsākt straujas diētas, tieši tāpat viņi atzīmē straujas fiziskas slodzes pielietošanu un uzsākšanu, tās varētu šīs podagras lēkmes samazināt. Tātad pastiprināta C vitamīnu uzņemšana ir būtiska, samazināt alkohola patēriņa ierobežošanu un arī izvairīties no dehidrācijas organismā, kas varētu šīs podagras lēkmes sāsināt. Lūk, tad, kā jau minēju, specifisku pētījumu par fizioterapijas metodēm podagras ārstēšanā norādītajās datu bāzēs īsti atrasta netika, tāpēc pētnieki min, ka šis ir lauciņš, kurā droši var izpausties un pētīt. Lūk, man izmantotā literatūra, un paldies jums par uzmanību, jauku vakaru visiem. Tas, ko es ceru, ka jau vēl man pēdējā mirklī pateiks, vai redzams ekrāns pilnā formātā. Ir redzams. Ir redzams. Brīnišķīgi. Paldies, kolēģi. Tad es arī esmu daļa no šīs darba grupas, kas nodarbojās ar papildus informācijas meklēšanu par
dažādām locītavu saslimšanām un fizioterapijas iespējām. Te manā gadījumā līdzīgi kā es pārskatīju vairākas datubāzes, Cochrane un PubMed, ja Medline datubāzi, es atļāvos meklēt garākā periodā, pēdējie 10 gadi, un meklēšanas rezultātā pārskatā es izmantoju tikai pārskata pētījumus un nepievērsu uzmanību eksperimentāliem un citu veidu pētījumiem, par to vairāk sīkāk. Pirmais, ko pārunāsim, ir neliels ieskats fiziskiem treniņiem sistemātiskās sarkanās vilkētas gadījumā. Jūs pa kreisi bildītē redzat tipisku ainu, kā izskatās daļa no simptomātikas vilkētas gadījumā. Kas tad ir sistemātiskā sarkanā vilkēde? Tā ir autoimūna saslimšana, kas var skart locītavas, ādu, centrāla nervu sistēma, plaušas, nieres un asinsvadas. Tātad imūnsistēmas kļūdainas darbības rezultātā notiek, ja tā varētu teikt, uzbrukums saistaudiem, un tā arī rodas iekaisums un tālējošās sekas. Galvenie simptomi, kas parādās cilvēkiem, kas cieš no šīs saslimšanas, ir nogurums, ādas apsārtums, kā jūs redzējāt, tad izcitums sejas apvidū, varbūt arī citās ķermeņa daļās. Tas var būt drudzes, kā jau iekaisums sekas, tās var būt sāpes vai pietūkums locītavās. Tātad simptomi ir daudz un dažādi, un ne visi cilvēki, kuriem ir sistēmiskā sarkanā vilkēde, ne visi viņi piedzīvo šo artrītu formu. Tāpat laikā mēs zinām, kā biežāk šī slimība sākās vecuma posmā no 15 līdz 45 gadiem, tātad jauniešu vecums un agrīni pieaugušā gadi, bet tas nenozīmē, ka nevar sākties agrāk vai nevar sākties vēlāk. Kas mums ir jāņem vērā, ka, protams, kā jau autoimūnai saslimšanai, primārā terapija būs farmakoterapija. Un nemedikamentos terapijas formas biežāk nāks kā papildus terapija, nevis kā monoterapija. Un tūdaļ mēs arī redzēsim, ka tuvākajā nākotnē nekas īpaši nemainīsies. Jo sistemātiskās sarkanās vilkētas gadījumā pētījumi par fizisku nodarbi un fizisku treniņu iedarbību ir veikti, tomēr to nav daudz. Tas mums jāņem vērā. Šo pētījumu nav daudz. Tie kopumā pa pēdējiem 30 gadiem tie ir mazāk kā 10 eksperimentāli kontrolēti pētījumi. Un tas, ko runā šie rezultāti, ir tas, ka pašu pētījumu kvalitāte ir ierobežota un pierādījumu līmenis ir zems. Un pat tajā mirklī, kad mēs ignorētu šos apstākļus, pierādījumi saka, ka fiziskām nodarbēm un fiziskiem treniņiem labākajā gadījumā ir niecīga iedarbība, bet drīzāk šobrīd esošajā veidā, kā tie ir pārbaudīti, tie nesniedz nekādu pienesumu, domājot par spēju mazināt sāpes, par spēju mazināt nogurumu un par spēju ietekmēt pašu slimības aktivitāti, slimības norisi šajā populācijā. Tā iemesla dēļ arī farmakoterapija pagaidām ir vadošā terapija un fiziskas aktivitātes treniņi būs kā papildus terapija. Vienlaikus tas, ka mēs nevaram izārstēt šo slimību ar mūsu metodēm, nenozīmē, ka mūsu darbības ir absolūti bezjēdzīgas un bezsvarīgas. Šķērsliesmu pētījumi ir parādījuši, ka cilvēkiem, kuriem ir augstāks kardiorespirātorās darba spējas, viņiem ir arī augstāk fizisko ikdienas nodarbi īpatsvars ikdienā. Viņi ir kustīgāki. Un otrādi. Tāpat laikā mēs zinām, ka fiziska treniņi labvēlīgi ietekmē kardiorespirātorās darba spējas. Šobrīd mēs nevaram lepoties to, ka ir daudz un plaši un pētījumi, kas ar lielu efektu parāda, jā, visus tūlīt liksim strīpā un trenēsim. Nē, diemžēl tā nav. Tāpat laikā mēs zinām, ka pētījumos tendence ir par labu tam, ka fiziski treniņi uzlabo kardiorespirātorās darbspējas. Tas ir būtiski, ja mēs atceramies jau no pirmās lekcijas šajā dienā,
tad iekaisīga locītava slimību gadījumā nevienmēr terapijas mērķis ir izārstēt slimību. Piemēram, sistemātiskās sarkanās vilkaitas gadījumā tas pat nav iespējams. Mūsu uzdevums ir kontrolēt slimības norisi, kontrolēt simptomus. Un zinot to, ka veidojas tās kā aburtais loks šiem cilvēkiem, kur samazināts darba spējas korelē ar izvairīšanos no fiziskām aktivitātēm, kas paaugstina reizē gan iekaisuma aktivitāti, gan arī depresivitātes simptomus. Tas aiziet tādā aburtajā lokā, kur šī procesi viens otru uztur. Un tad piemērojot cilvēkiem fiziskus treniņus un rekomendējot būt fiziski aktīvākiem, mums ir iespēja palielināt viņu kardiovaskulārās darba spējas, vienlaikus palielināt ar viņu līdzdalību ikdienas nodarbēs un tādā veidā neļaut attīstīties dažādiem psihiskās veselības traucējumiem. Tāpat laikā pagaidām mums nav pārliecinošu datu no tiem pāris pētījumiem, kas ir veikti par to, ka fiziskiem treniņiem būtu nozīmīgi ietekme uz iekaisuma rādītājiem. Tas mums ir jāpatur prātā. Tāpat laikā, ja mēs atceramies, ka kolēģi bieži pieminēja to, ka fiziski treniņi ir jāveic uzraudzībā, tad visas rekomendācijas, ko es snieguši vadošā valstu reumatoloģijas biedrības, saka, jā, sākotnēji treniņu programma ir jāpiemēro ciešā sadarbībā ar fizioterapeitu. Fizioterapeits palīdz izstrādāt, balstās tiem pašiem sasniedzamiem mērķiem, izstrādāt programmu. Tomēr mērķis mums ir panākt to, ka cilvēki arvien vairāk uzņemās atbildību par fizisko nodarbi īstenošanu ikdienā. Tad mūsu mērķis ir sākotnēji uzsākt un pārvaldīt, bet laika gaitā arvien vairāk un vairāk atbildības nodot pašiem cilvēkiem ar šo saslimšanu. Mēs varam izmantot daudz un dažādas metodas, lai nodrošinātu šo pāraudzību. Tas var būt mūsdienu viedās tehnoloģijas un visi ierakstu fizisko aktivitāšu sociālais tīklos, vai Strava, vai Komūtā, vai kādā citā no tādiem portāliem, kur mēs varam citiem pastāstīt, cik fiziski aktīvi mēs esam. Un mēs varam izmantot arī tradicionālas sazināšanās metodas, kas ir sazināšanās pa telefonu, īsiņas, SMS, WhatsApp un tā tālāk. Jebkurā gadījumā tas, kas ir pierādīts, ka fiziskās aktivitātes cilvēkiem sistēmisko sarkano vilkēdi ir pirmkārt drošas, ja tās uzsāktas remisijas fāzē un fizioterapeita pāraudzībā. Un te mēs runājam gan par izturības treniņiem, gan par spēku treniņiem. Un, protams, arī par mobilitāti uzlabojušiem treniņiem. Pētījumos ir pētīti gan zemes intensitātes spēku treniņi, gan augstas intensitātes spēku treniņi, un lai arī viņi nedod tos gaidītos simptomu samazināšanos, tomēr ir zināms, ka viņi ir droši un kopumā ilgtermiņā mēs zinām, ka fiziski treniņi spēj uzlabot arī fizisko funkcionēšanu un ar to saistīto no tā izrietošo dzīves kvalitāti. Tas būtu īsumā par sistēmisko sarkano vilkēdi. Iesim tālāk. Nākamā saslimšana, par kuru esmu vācis datus, ir psoriātisks artrīts. Un tas, ko jūs redzat šajā skaistajā bildītē, kur vienā pusē ir psoriāze, kas ir ādas bojājums, un otrā pusē psoriātisks artrīts, atšķirās ar to, ka otrajā gadījumā mums pievienojās citu audu bojājumi. Kas ir psoriātisks artrīts? Tā atkal ir hroniska, iekaisīga saslimšana, kas skar locītavas un cīpslas to stiprināšanās vietā. Tā atkal ir autoimūna saslimšana, bet šajā gadījumā tam ir ļoti būtiska atšķirībā no citām autoimūnām saslimšanām, no ankilozējušās spondilartrīta vai aksiālā spondilartrīta. Psoriātiskā artrīta gadījumā ir jābūt klātesošai psoriāzei, šī ādas slimībai. Tāpat laikā interesanti, ka šo artrīta smaguma pakāpe nekādā veidā nekorelē ar psoriāzes smaguma pakāpi. Cilvēkam var būt ļoti smaga psoriāzes forma, var nebūt nekāda artrīta simptomi, un var būt ļoti viegla
psoriāzes pakāpe un varbūt izteikti smagi locītavu bojājumi. Tipiskie simptomi ir līdzīgi kā visām autoimunām saslimšanām. Tas būs nogurums, cīpslu sāpīgums un pietūkums, dūska pirkstos, locītavas stīvums, sāpes, arī pietūkums, samazināts kustību apjoms, rīta stīvums un nogurums locītavās, nagu izmaiņas, daktilītes un acis apsārtums. Domājot par iekaisīgām saslimšanām, angliski bija šis skaitām pantiņš, ko mēs vienmēr paturam prātā, domājot par sāpju diferenciālu diagnostiku mugursāpju gadījumā. Angliski tas saucās hard to see, hard to pee, hard to bend my knee. Sāpes acīs, sāpes urīna ceļos un sāpes locītavās liecina par sistēmisku saslimšanu, kas arī izpaužās psoriātiskas gadījumā. Psoriātiskas artrītes, viņu reizēm mēs dalītu tā kā divās lielās grupās. Viens, kas skar perifērās locītavas, tad plaukstas pirkstus, otrs, kas skan aksiālās locītavas, tad mugurkaulu, bet, protams, ka viņš var skart jebkuru locītavu, tās varbūt potītes, ceļi, gūžas, elkoņi, pleci. Labi, tagad mēģināsim ķerties klāt tam, ko tad mēs varam darīt. Kādi ir pierādījumi? Te mēs nonākam pie tās sāpīgās tēmas, ko jau iepriekšējā kolēģi Ieva pieminēja. Ja par sistēmisku sarkano vilkēdi vēl kaut kādi pētījumi bija veikti, tad attiecībā uz psoriātisku artrītu pētījumu ir izteikti maz, un uz tiem balstoties nav iespējams vispār izdarīt secinājumus par fizisku nodarbi un fizisku treniņu iedarbības efektivitāti. Tad pēdējo 30 gadu laikā ir veikti 3 eksperimentāli pētījumi, kuri katrs izmantojis savu metodiku. Vienam bija augsts intensitātes intervāla treniņš, otram bija spēka treniņš, trešajam bija zemes intensitātes aerobs treniņš plus spēka treniņš. Neviens no šiem nenoveda pie tādas pārliecības par to, ka pirmkārt fiziski treniņi nozīmīgi ietekmē slimības aktivitāti un sāpju rādītājus. Diemžēl šādu datu nav. Kaut kādas tendences ir pētījumos par to, ka fiziski treniņi varētu uzlabot funkcionālo kapacitāti, kopējo labbūtību un dzīves kvalitāti, var būt nedaudz mazināt nogurumu, tomēr joprojām šie dati nav tādas, kuriem mēs varam būvēt stingras argumentu pilis. Tāpat laikā tā labā ziņa ir tāda, ka trūkst pierādījumu tam, ka fiziskās nodarbes un fiziski treniņi jebkādā veidā saistītos ar slimības pasliktināšanos. Tad pat ja mēs nevaram palīdzēt novērst tos būtiskākos simptomus, mūsu darbība, piemērojot šās aktivitātes, nekādā veidā nekaitēs. Protams, ir nosacījumi, ka mēs uzsākam šīs darbības un īstenojam viņas remisijas fāzē. Protams, spēkā joprojām ir tas princips, uz ko atsaucās Artjoms, ka ja nodarbību laikā parādās sāpes, kas nemazinās līdz nākamo 24 stundu laikā, mums ir nepieciešams mainīt, pielāgot to aktivitāšu programmu tā, lai cilvēks varētu saglabāt savu nodarbi paradumus, bet tas viņam nebūtu kaitīgas un, kas ir būtiski, arī neradītu viņai tādu emocionālu distresu, kas bieži vien veicina atkrišanu no fiziskām nodarbēm. Lielākā daļa ieteikumu rekomendācijās, ko izstrādājušas asociācijas, nāk balstoties pētījumos par citām saslimšanām, par to pašu reumatoīdu artrītu, spondilartrītu un osteoartrītu. Tas, kas mums ir zināms, kam ir būtiska nozīme, ir šiem cilvēkiem, kas pēc būtības ir mazāk fiziski aktīvi nekā relatīvi veselie vienaudži, ir nepieciešams kontrolēt ķermeņa masu. Tad, ja mēs esam tajā ķermeņa masas indeksā, kas ir norma, forši, mēģinām tur palikt. Ja mēs esam sasnieguši jau kaut kādu aptaukošanās pakāpi vai virsvars vai jau klīniska aptaukošanās, mums ir būtiski izmantot pierādītas diētas, risinājumus un pierādīt paaugstinātu fizisko nodarbību līmeni, lai atgūtu veselīgu ķermeņa masu. Kādēļ tas ir vajadzīgs? Tādēļ ir pierādīts, ka paaugstināta ķermeņa masa veicina sistēmiski iekaisumu uzturēšanu vai pat pāsināšanos.
un sistēmisks iekais, un tad novedīs pie visiem pārējiem psoriātiskā artrīta simptomu uzliesmojumiem. Tātad mazinot aptaukošanos un panākot veselīgu ķermeņa masu, mēs varam radīt to vidi, kurā nav mazāk iemeslu tam sistēmiskam iekaisumam būt un eksistēt. Un cilvēkiem ir nepieciešams būt fiziski aktīviem, nodarboties ar fiziskiem treniņiem. Līdzīgi kā tas bija pie sistēmiskās sarkanās vilkēdes, būšana fiziski aktīvam un regulāri nodarboties ar sportu, mēs kopumā paaugstinām savu dzīves kvalitāti, mēs paaugstinām savu veiktspēju, kas arī garantēs to, ka mēs ilgstošāk esam līdzdalīgi gan darbā, gan citās sabiedriskajās nodarbēs. Tāpat laikā mums, kā ārstniecības personām, būtiski atcerēties to, ka mums ir nepieciešams iedrošināt cilvēkus nodarboties ar fiziskām nodarbēm, un mums nepieciešams izglītot cilvēkus gan par to, kāda ir farmakoterapijas nozīme viņu dzīvē un saslimšanas gadījumā. Mums ir jāspēj pastāstīt arī par to, kādas blakus saslimšanas var rasties, ja cilvēks nepievērš uzmanību savas saslimšanas ārstēšanai. Mums ir jāspēj izglītot cilvēks par to, kādi tad ir tie mehānismi, kas noved pie slimības pāsinājuma. Tāpat smēķēšana, tas pats virssvars, tāpat ir fiziskā maskustība. Un tas nav tikai ārsta uzdevums izglītot cilvēks. Patiesībā izglītošana kā efektīvs terapijas instruments sākās līdz ar diagnozes stādīšanu un turpinās visu mūžu. Vēl viena lieta, te interesants rekomendācijām var novērot arī savstarpēji tādu viedokļu nesakritību, jo, kā mēs dzirdējām, kolēģi runāja par juvenīlo idiopātisko artrītu, kā ir augstas ietekmes fiziskās nodarbes un zemes. Tur var būt pie augstas ietekmes skaitās skriešana, trieciens uz locītavām, pie zemes skaitās peldēšana, joga un tai chi. Un jaunākās rekomendācijas saka, ka cilvēkiem, kuriem ir grūtības, kuri slikti reaģē uz tādas augstas ietekmes fiziskām nodarbēm, viņiem tā kā mēs ieteiktu vairāk nodarboties ar to peldēšanu, un to jogu un to tai chi. Savukārt cilvēkiem, kuriem nav nekāda kontraindikācija un kuri labi reaģē uz dažādu veidu fiziskām slodzēm, viņiem mēs varam arī ieteikt nodarboties to pašu skriešanu. Drīzāk arī cita veidā fiziskām nodarbēm, vai tas būtu cīņu sporti vai kaut kas tam līdzīgs. Protams, tur nav nekāda veida, tā teikt, paaugstināt risku. Vecākās rekomendācijās tur mēs varam atrast arī ieraksts, ka nē, ka tikai vajag zemes ietekmes nodarbes, bet pierādījumi runā par to, ka nav jābūt nevajadzīgi piesardzīgiem vietās, kur nav riska paaugstināt. Protams, ja cilvēkam ir smaga saslimšanas forma, mums nav nekā prātīgi ieteikt viņiem augstas ietekmes fiziskās nodarbes. Un vēl viena lieta, kas attiecās gan uz psoriātisku artrītu, gan uz sistēmisko sarkano vilkēdu, un nešaubos, ka arī visām pārējām locītavu saslimšanu veidiem mums ir nepieciešams iekļaut iesildīšanās, atsildīšanās fāzes un padarīt to par rutīnu. 5 līdz 10 minūtes mēs lēnām iesildamies, 5 līdz 10 minūtes mēs lēnām atsildamies. Un pa vidu sekot tā darba fāze, kurā mēs strādājam tajā noteikti intensitātē, kur mēs izvēlamies. Vienalga, vai tā būtu mērena, paaugstināta vai īpaši augsts intensitātes treniņi. Kopumā fiziskie treniņi ir droši, ja mēs tos uzsākām remisijas fāzē. Tie var uzlabot dzīves kvalitāti, var uzlabot fiziskās darba spējas, un ļoti liela nozīme ir dzīvesveida pielāgošanai. Atceramies, smēķēšana nevienam nenāk par labu, paaugstināt ķermeņa masu nevienam nenāk par labu, un fiziska pasivitāte tikpat ļoti. Paldies, kolēģi! Šeit jūs varat redzēt tos avotus, ko izmantoju prezentācijā. Ja kādi jautājumi, mēģināšu uz tiem atbildēt. Bet visi šie materiāli, ko
darba grupa sagatavojas tuvākā laikā nonāks Latvijas fizioterapeitu asociācijas mājaslapā. Reizē ar pasaules fizioterapijas tulkotiem materiāliem būs pieejami jums lasīšanai un tālāk izglītības organizēšanai saskarsmē cilvēkiem, kuriem ir iekaisīgas vai neiekaisīgas locītāju saslimšanas. Tā, es skatos, ir vēl kaut kāds jautājums. Jautājums ir jā. Es pieļauju, ka tas nebija jautājums. Ja vairāk jautājumu nav, 6:00 mēs esam iekļaujušies visā savā webināra laikā. Saku jums liels paldies par uzmanību. Ceru jūs satikt tuvākos vai tālākos pasākumos. Lai jauka šī salmainā diena un visu labu!